Sveicināti mīlestības ceļš liecībās klausītāji! Ir otrdiena. Ģertrūdei tas nozīmē alfa. Sākums aizraujošākajam dzīves ceļojumam kopā ar Dievu. Tās nav tikai lekcijas, tikai kopīgas vakariņas un sarunas vairāku nedēļu garumā, bet tās ir izmainītas dzīves. Šobrīd, kad Ģertrūdei piedzīvojam 40. alfa kursu, otrdienās svinēsim Dieva mīlestības darbus liecībās no alfas dalībniekiem un kalpotājiem 20 gadu garumā. Sveiks, klausītāji! Alfa kursa neatņemama daļa ir nedēļas nogale, kas ietver arī svētā gara vadītu personīgu aizlūgšanu vakaru. Ja ir vairāk nekā 100 dalībnieku, kalpošanā vajadzīgi kādi 15 aizlūdzēji pāri. Vairākus gadus biju vadījusi sarunu grupas alfa kursā un biju pilnīgi pārliecināta, ka tā ir mana kalpošana. Es un aizlūdzējs, tās likās nesavienojamas lietas. Kādā reizē manas grupiņas komandā bija meitene, kas organizēja aizlūdzējas nedēļas nogalē. Viņa man mēģināja pierunāt vairākas otrdienas. Tad mēs divatā manā mašīnā braucām gandrīz 100 km līdz Kandavai. Arī nakšņojām vienā istabiņā un pierunāšana turpinājās. Nē, jo argumentu man netrūka. Sestdien bija lekcija, ko svētais gars dara, un tajā lektors nolasīja fragmentu no Lūkas evaņģēlija. Kad Jēzus nonāca tajā vietā, paskatījies uz augšu, viņš sacīja tam: Zakhai, kāp steigšu uz zemē, jo man šodien jāpaliek tavā namā. Un to papildināja rādot uz zāli: Ilze kāp zemē. Nosauc vēl arī dažus citus populārus vārdus. Bet man bija sajūta, ka tas ir teikts tieši man. Un tomēr vēl pretojos. Pēc lekcijas izgāju no zāles, un man tieši pretī nāk mācītājs, kas atbraucis uz aizlūgšanu kalpošanu. Uzreiz pēc sveiciena aicina kalpot kopā. Turpat blakus kāds teica, ka no tāda aicinājuma neatsakās. Tāda mana kalpošana kā aizlūdzējuma sākās un turpinās jau gandrīz 10 gadus. Mīļais Dievs, paldies, ka Tu esi tik pacietīgs ar mums, ka Tavs vārds mūs vienmēr iedrošina. Mīļais Dievs, paldies, ka Tu dod mums cilvēkus līdzās, kas mūs atbalsta un pamudina. Nāc, Kungs, svētais gars, un ieved katru viņa aicinājumā, stiprini viņu viņa ceļā. Jā, Kungs, un uzklausi mūs, kad mēs Jēzus vārdā tā lūdzam. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen! Lai mūs svētī un pasargā visvarenais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen! Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balss ziņā savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko Viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.